17. oktobrī projekta Central Baltic Cycling ietvaros Ogrē, Ikšķelē un Ķegumā starptautiski eksperti vērtēja novadu velo maršrutu ar mērķi apsekot Vidzemes un Zemgales reģionu maršrutu savienojumu vietu, izpētīt tā kvalitāti un ainavu, lai jau nākamgad to varētu attīstīt kā nacionālās nozīmes velo maršrutu. Eksperti posmam jau devuši nosaukumu Daugavas maršruts. Es gribētu teikt, ka viņš būs tāds inovatīvs jauns produkts gar Daugavu. Jo turpmāk mēs brauksim pāri Ķegumam, un aiz Ķeguma mums ir divi varianti. Pirmais variants, mēs atgriežamies atpakaļ uz Ķekavas pusi, bet principā maršruts plānots, ka viņš iet gar Daugavu, arī otrā pusē upē, ja? Un viņš aiziet pat līdz Viesītei, ļoti tuvu Daugavpilī. Iespējams, ka perspektīvā, ja mēs labi pastrādāsim un argumentēsim, iespējams būs kādreiz izmaiņas, un viņš vairs nebūs nacionāls nozīme, bet viņš būs Eirovelo, kas ir visaugstākā pakāpe. Rivers are important for people. All our major cities were built on rivers, and it's also rivers are important arteries for cycle tourism. I can give an example from my country in Germany, Elb River Trail, which is the most popular trail in Germany, and we are trying to develop it in the Czech Republic the same way. You have wonderful historic settlements, you have nature, you have other attractions. People are attracted to the rivers. It's been like this for centuries, and I think you have a wonderful gift here that you can use for cycle tourism. Starptautiskie eksperti atzinīgi novērtē Ogres un Ikšķeles veloceliņu kvalitāti. Ir apsveicams faktors, ka divas pašvaldības veido saikni ar kopīgu velo maršrutu. Tas esot viens no veidiem, kā iespējams savienot vairākas pilsētas. Arī Latvijas daba un laikapstākļi viņuprāt esot piemēroti velo turisma attīstīšanai. And it's a very good example of a path which can connect two municipalities and which can be used for leisure and daily mobility as well in between two villages. So I think it should be developed further for perhaps a longer cycle route, because usually the routes along rivers are the most popular ones in every country, and a nice environment also motivates the people to use bicycles as a daily means of mobility or transportation. So I would like to encourage the people in Latvia to make a national route perhaps along this river. Labi iekārtojot pilsētvidi, Ikšķila veidojot velosipēdistiem draudzīgu vidi ar veloceliņiem un novietošanas vietām. Tomēr, kā skaidro izpilddirektors Guntars Kurmis, šīs jautājums esot jārisina arī valstiskā līmenī. Censties visos ceļu rekonstrukciju plānos iekļaut veloceliņu kā obligātu elementu, jo ir tā velosipēdistu plūsma. Mēs redzam pēc šī veloceliņa, ko uzbūvējām pirms gada, kad šeit velosipēdisti ir ļoti daudz. Šādas vietas ir ļoti daudz, piemēram, Ogra, Tīnūža, Ikšķila. Tās ir vietas, kur velosipēdistu plūsma ir ļoti ievērojama. Tie ir bīstami ceļi un tie ir valsts ceļi. Latvijas valsts ceļiem mēs gribētu lūgt, lai viņi, veidojot šos projektus un domājot par šo tēmu, nedomātu tā, ka to var nedarīt. Projektā Central Baltic Cycling, pilnā nosaukumā velo maršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrāla Baltijas teritorijā, piedalās 7 partneri no 4 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Pieredzējušie velobraucēji stāsta, ka ikvienam dienā būtu jānobrauc 15 km ar velosipēdu. Laba veselība un pašsajūta esot garantēta. Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.